Sveiks, pirmgimnāzisti! Vai jūs to jūtat? Tas ir pirmās ģimnāzijas gaiss. Bet vai jūs zināt, kādas augu šūnas ir atbildīgas par gaisu, ko mēs elpojam ikdienā? Par to mēs noskaidrosim. Par eikariotu šūnām sauc šūnas, kuru centrā ir kodols. Katra šūna aptver plazmātiskā membrāna, kur nodala šūnu no ārējās vides, veic vielu transportu un uztver ārējos signālus. Citoplazma ir šķidra vide ar šūnas organoīdiem. Šūnas šķidro vidi sauc par citosolu. Bet jā, es sāku runāt par skābekli. Un tāpēc mēs pievērsīsim chloroplastos, kur atrodas augu zaļajās šūnās. Tas pārvērš neorganiskās vielas organiskās, nodrošinot auga elpošanas funkciju. Rodas blakus produkts, kas ir skābeklis, ko mēs, cilvēki un arī citi dzīvnieki, izmantojam mūsu elpošanā. Paldies par uzmanību!